Labrīt vai labdien, Lilija Zobens. Labdien! Sveiciens no Rada latvieši Zviedrijā, Gunta Enerūt. Un paldies, ka tu piekriti sarunai un piekriti dalīties ar atmiņām par Gotlandes dziesmu svētkiem toreiz tālajā 1979. gadā. Tātad Lilija Zobens būsi dziesmu svētkos Rīgā goda virsdiriģente, ar ko es tevi ļoti no sirds apsveicu. Svētkiem. Es domāju, ka diriģents ir vienmēr tāda centrālā persona un dvēseli. Jebkuram korim, jebkurai kopai vadītājs ir tā dvēsele. Kā tu jūties šī lomā? Tā nav tikai roku plātīšana, to tu jau saproti, vai ne? Mums ir jāiemāca dziesmas, balsis. Mums ir galvenais ir jādod katram dziedātājam to sajūtu, ka viņš ir vajadzīgs un ka viņš var. Ir jādod katram dziedātājam pašpārliecība. Un ir jāmīl tas darbs. Jo, ja tu nemīli, es citās intervijās arī pateikusi, vai ne, ja tu nemīli savu darbu, ja tu nemīli savu kori un savus koristus, ja tu nemīli dziesmu un mūziku, tev nav vietas tur stāvēt viņiem priekšā. Un es to jūtu, vai ne, ka viņi dod atpakaļ to mīlestību. Viņi vienkārši nākot uz kori un jūtot to draudzību, tad tevi pieņem. Neprasi, kas tu esi, ko tu dari, vienkārši nāc, esi mums līdzās un dziedam. Un viss. Un es domāju, tas ir tas, kas man ir svarīgi, ka tas koris dod katram koristam pašpārliecību, mīlestību un sajūtu, ka viņš ir derīgs un vajadzīgs un viņam jādzīvo. Es esmu 3 reizes jau diriģējusi dziesmu svētkos 90. gadā, 93. un 98. gadā. Angļu draugi diriģenti saka, kā tas ir iespējams? Es saku, latvieši spēj visu. Man ir prieks arī tas, ka man ir uzdots tas gods diriģēt Helmera pavasara tautsdziesmu apdari Mazpītēva novadiņš, ko es arī diriģēju 79. gadā Gotlandes dziesmu svētkos. Es biju sākusi strādāt ar Londonas kori kā Alberti Jērmu. Viņš bija izaudzinājis sev 2 pēcnācējus, Ziedu un Āboliņu Nelaiķi, kas 18. gadā aizgāja mūžībā, un mani. Un mums ar Alberti Jērmu vienmēr bija tas, ka viņam vienmēr bija idejas. Un tā kā viņš dibināja Londonas kori 1948. gada augustā, jau 49. gadā bija pirmās Anglijas dziesmu dienas Londonā, un tad pēc tam viņam ienāca prātā, ka vajadzētu rīkot vispasaules latviešu dziesmu dienu. Un Gotlandē. Īpaši Gotlandē, jo tā ir tuvākā vieta, brīvajā pasaulē pie Latvijas krastiem. 78. gada janvārī apskrēja ziņa visai Londonai, Alberts ir aizgājis. Un es teikšu, tā bija viena no man grūtākām dienām dzīvē, ka bija jādzied viņa bērēs, kurs dziedāja, Ej saulīte, drīz pie Dieva. Bet uz viņa bērēm bija ieradušies visādi interesanti dižvīri un darba darītāji. Un nolēma, ka tā bija Alberta pēdējā fantastiskā ideja. Mums tā ir jāizteno. Tu tur diriģēji. Tas ir interesanti, jo es sadzirdēju aizkulisēs, kā jau bija daži tajā rīcības komitejā, kas teica, ka ne, sievietēm nav ko diriģēt. Iespieda tieši atklāšanā diriģēt to Mazpītēva novadiņš. Daudzos trimdas koros bija sievietes diriģentes, jo, ja cita nav, tad jāņem to, kas var un ir mieru strādāt. Albertam nebija nekāda tāda priekšnoteikuma, ja tu esi muzikāls cilvēks un tu zini, ko darīt, tad vienalga, kāds savu dzimums ir. Un es tam piekrītu, un man tiešām ir drusku žēl, ka ņemot vērā, cik daudz Latvijā korus vada sievietes, ka tomēr lielās šajos dziesmu svētkos ir 5 sievietes virsdiriģentes, ieskaitot mani. Un es ceru, ka mēs esam tomēr pierādījuši, ka tādas brīnišķīgas diriģents kā Aira Birziņa un Agita Ikaunietis un citi. Tur bija 600 dalībnieki. Un 6000, es saprotu, skatītāji un klausītāji no visas pasaules. Kad cilvēki bēga no Kurzemes katla,
un, ja viņi nenogrima jūrā, tad viņi izpildēja tieši Gotlandē. Man liekas, tā vieta saucās Slite. Un man bija viens piedzīvojums, es staigāju uz mēģinājumu, kā es biju tautas starpā, bija kopā ar mūsu nelaiķi dziedātāju Kseniju Bidiņu un vēl kādu dāmu. Un pieskrēja viena zviedrieta klāt, un viņa runāja angliski, viņa ļoti smuka mūs uzrunāja un teica mums paldies. Viņa teica, es atceros, kā jūs latvieši kāpāt ārā no jūras Slitē, izmirkuši, nosaluši, izbadējušies, šausmīgi, vai ne? Un mēs jums devām patvērumu un palīdzību. Un tagad jūs esat atgriezušies pateikt mums paldies. Tā kā viņi uzskatīja to, ka Visbijā rīkoja dziesmu svētkus, tas bija tāda pateicība no latviešu pusēm par visu to, ko gotlandieši bija darījuši palīdzēt mums, vai ne? Es domāju, vispilgtāk atmiņā man paliek tomēr tas atklāšanas koncerts, kur man bija uzdots dziedāt vienai pašai, bez pavadījuma, Dzegūzi Kūko, dzied Lakstīgala, dzied mūsu māsiņa svešajā zemē. Bet tā dziesma bija īpaši svarīga, vai ne? Taisīšu tiltu, pārplašo jūru, lai varētu vakaru pie māsas kļūt. Mēs gribējām taisīt to tiltu ar savām māsām, brāļiem Latvijā. Un es atceros, man bija vienkārši jāpadomā kaut ko darīt, lai es nenojuktu asarās. Un tad es lēnītiņām vienkārši pacēlušu rokas uz augšu, tā kā lūkšanā, varbūt, un atkal skaidras zilas debesis ar dažiem baltiem mākonīšiem, kas lidoja tā pāri Latvijas virzienā, lai mūsu dziesmas iet tālāk Latvijas virzienā. Un tad tas asaras bija pēc tam. Bija cerība, ka Latvija būs brīva. Nu, tā cerība mums vienmēr bija. Kopā būšanas un tā tālāk bija ārkārtīgi, tu nevar tā kā izvilkt vienu vai otru lietu. Es varu pastāstīt vienu mazu anekdotiņu. Mēs dziedājām ansamblī Atbalsts, mums bija 2 koncerti paredzēti. Viens bija, laikam, kopā ar Kolibri, tad mūsdienīgas mūzikas koncerts. Un tad mums bija Jāņu vakarā tieši arī Jāņu koncerts, kur mēs dziedājām Jāņu dziesmas, kas bija tieši mums rakstītas, ieskaitot dažas tādas nerātnes, Marko Peskina nerātne tauta dziesma, ko mēs dziedājām. Es ceru, ka mēs dažas arī šokējām, bet es domāju, ka viss piederēja pie lietas. Bet es būdam tāda cimperlīga persona, es jau biju pieteikusi visiem, ka jābūt ir kārtīgām kurpēm kājās, nekādas nošļukušas vai putekļainas, vai jābūt smukām kurpēm kājās. Jo, ja tu esi estrādē, ja tu esi skatuvē, vai ne, kājas ir tā, vai ne, redzes līmenī. Labi, mēs sagatavojam visu tavs tautsērbs, braucam uz koncerta vietu. Es saģērbos tautas tērpā, atver to plasmas maisiņu, kur man kurpes ir, un atradu, ka es esmu paņēmusi nepareizo maisiņu. Manā maisiņā ir sandāls, un manas kurpes ir palikušas dzīvoklī. Un tā mani apsmēja, visiem citiem piekodināja, un tu pati. Un es nezināju, ko darīt, jo es nevaru tautas tērpā sandālēs staigāt. Un es skrēju, kā apdedzinātāja meklēju. Un visi skatītāji, kas jau vēl gatavojos nākt iekšā, skatos, ko, protams, karstajā vasaras laikā visām kundzēm ir sandāls kājā. Atskaitot vienai, kas bija Minsteras Latviešu ģimnāzijas direktora kundze. Un es viņai pieskrienu klāt un izskaidroju savu situāciju. Un tic vai netic, bet viņas kurpes bija manā lielumā. Tā kā vienīgās kurpes, ko es varēju atrast, bija tieši manā lielumā. Mēs izmainījāmies ar tām sandālēm, un tad pēc koncerta atkal viņi deva apakaļ tās kurpes. Tā kā es iemācījos no tās reiz vienmēr pārbaudīt, kas man ir maisos. Es ceru, ka šoreiz lielajos dziesmu svētkos tev viss būs kārtībā un maisiņi nesajuks. Es esmu vienmēr mīlējusi to domu par Latviju. Kad es biju maziņa, piemēram, man vecāki vienmēr stāstīja, kā Krievi pārņēmuši mūsu zemi. Tātad Latvija vienmēr bijusi manā skatījumā mājas, un mūsu Anglija bija tikai, pagaidu dzīves vieta, un patvērums zem, protams, arī. Visi citi radiņi palika Latvijā, arī mana vecmāmiņa, ko es nekad mūžā nesatiku, un viņa nomira arī 74. gadā.
mūžām, bet es viņu ārkārtīgi mīlēju, un es zinu, ka viņa mani mīlēja. Un tas ir kaut kas, kas man liekas neparasts, ka dzīvē tu var mīlēt un tikt mīlēts ar cilvēku, ko tu neesi saticis. Bet tu to jūtu pār gadiem, pār kilometriem, tu to vari izjust. Un tāpēc es saku, man šitā te izjūta mīlestība pret savu tautu, pret saviem līdzgaitniekiem, saviem kūristiem. Tā mīlestība man ir vienmēr bijusi pirmā vietā. Paldies, Lilija, par sarunu. Un es tev novēlu, lai tev izdodās turpināt vēl ilgi Londonas latviešu koru diriģēšanu un apsveicu tevi ar lielo godu kā viesdiriģente Latvijas dziesmu svētku. Un mana sarunu biedrine bija Lilija Zobens, Londonas latviešu kora diriģente, muzikoloģe. Paldies tev, Lilija. Es sirsnīgs paldies par tik jauku sarunu. Tiešām paldies. Paldies par labu vēlējumiem. Un tiekamies dziesmu svētkos un dziesmā. Gaidīsim ļoti. Jā.